pánico general. Panika. ¿Qué ocurrirá? Viņš ir pazudis. Vēl nekad Oskarābus nav tā kavējies. Būtu to zinājis, es vēl gulētu. Viņu nekur nemana. Tas ir kluss un mierīgs. Parasti viņš nekavē. Kaut kas būs atgadījies. Cikādes kundze, ātri, nāc man līdzi. Saki, kas ir noticis? Nav laika, mums ātri jādodas pie lielās sētas. Pie lielās sētas? Vai kas noticis ar Mārīti? Jā. Kādas šausmas! Es ceru, ka burvi āboliņš viņu sargā. Tieši par to ir runa. Par ko? Par burvju āboliņu. O, cik briesmīgi! Oskarābus, vai tu vari pateikt, kas ir noticis? Cikādes kundze, diemžēl kāds ir nozadzis burvju āboliņu. Ak, nē! Ar nelaimi tā ir noticis. Kas ir ar Mārīti? Viņai vairs nav burvju spēka. Kurš gan varēja nozagt burvju āboliņu? Jā, kurš? Un kādēļ? Mūsu muža pļaviņu daudzi apskauž. Tev taisnība, Mārīt. Tagad man pieder burvju āboliņš ar 4 lapiņām. Es valdīšu meža pļaviņā, un jūs būsiet mani vergi. Mēs nedrīkstam tērēt laiku. Mums jāizstāv meža pļaviņa. Oskarābus aizved visas Mārītes uz skolu. Ļoti labi, ejiet visi tur. Tad man būs vieglāk jūs pārvērst, par ko es vēlos. Man ir bail, Cikādes kundze. Tagad mums nav laika baidīties, ir jārīkojas. Draugi, mums jāpriecājas, ka burvju āboliņš neklausīs tiem, kas to nozaguši. Vai tu esi pārliecināta? Jā, lai zaglis pats to pārbauda. Es nenodarīšu sev ļaunu. Ātri, Mārīt, vardīt, iesim arī mēs uz skolu pie Mārītēm. Cik patīkami justies varenam. Mārīt, tas esmu es, Kograuzis. Kograuzis, vai atceries, Cikādes kundze viņš uzbruka skolai un bezdelīgi palīdzēja mums viņu padzīt? Jā, to es atceros. Zinu, ka jūs visi esat iekšā. Burvju āboliņš man to pateica. Viņš ir traks, burvju āboliņš nerunā. Burvju āboliņ, es vēlos pārvērst lielo gobu par cietumu un vēlos, lai visi meža pļaviņas iemītnieki kļūtu par maniem vergiem. Cikādes kundze, es iešu laukā, mēs nevaram te gaidīt. Mārīt, tas ir pārāk bīstami. Mums nav ko zaudēt. Es vēl atriepšos. Mēs varam atkal mierīgi dzīvot meža pļaviņā. Badā visi līdzekļi labi.